bieži ikdienā sakām, šī valsts, mēs neko nevaram, te jau neviens neko nevar. Un ir ļoti reti tie gadījumi, kad mēs visi esam vienoti. Un sakām, jā, mēs lepojamies, tie ir mūsējie. Un tie ir tie brīži, kad mūsu Latvijas sportisti gūst kādus panākumus un ar Latvijas karogu rokā aizstāv mūsu valsts vārdu un godu. Tajā brīdī mēs sakam, jā, tie ir mūsējie, mēs visi esam kopā. Bet, lai nokļūtu olimpiskajās spēlēs, kā jebkam, tam pamatā ir smags darbs. Tie ir sviedri, tie ir treniņi, tās ir traumas, tie ir atkal treniņi, tās ir veiksmes un tās ir neveiksmes, un tad ir tas izšķirošais starts. Un jūs šajās spēlēs parādījāt, cik Latvija ir spēcīga, cik mēs esam lieli un cik mēs esam vareni. Mums ir ne tikai 2 sudrabi un 2 bronzas. Tiešām ar pilnu pārliecību var teikt, ka mums ir zelta komanda. Tas, kas notika internetā pēc mūsu spēles ar Kanādu, to neviens nespēja izdarīt, neviens diplomāts, neviens valsts vīrs, to spējat izdarīt tikai jūs. Parādīt visai pasaulē, ka ir tāda valsts, kurā ir tādi cilvēki, kādi ir mums. Un tāpēc es gribu teikt jums lielu paldies. Jūs likāt mums 2 nedēļas. Visiem sēdēt pie televizora, visiem kopā raudāt, bļautais sajūsmas, dusmoties, bet jūs likāt mums būt visiem vienotiem. Jūs likāt mums lepoties ar savu valsti un apzināties, cik tas ir svarīgi, ka ir cilvēki, kas spēj godam pārstāvēt mūsu valsti, kas spēj godam pārstāvēt sarkanbaltu-sarkano karogu. Lielais paldies, protams, un novēlējums, lai tie jūsu panākumi ikvienam no mums, ikvienam Latvijā liktu atcerēties, ka sava valsts ir svarīga, ka mēs esam lieli un vareni, ka mēs varam. Ja mēs strādājam, ja mēs gribam, ja mēs darām to kopā, ja ir šie lielie mērķi. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs tas, kādi būs šie rezultāti. Liels paldies jums! Es no sākuma nevarēju saprast, ko mēs īsti esam paveikuši, kas ir noticis. Bet pēc tam atgriežoties Latvijā pēc olimpiskajām spēlēm un sastopoties ar to emocionālo atbalstu no cilvēkiem, kurus nepazīst uz ielas ejot, vai stāvot rindā lielveikalā, vai puķi veikalā. Saņemot šos apsveikumus un patieso pateicību no šiem cilvēkiem, lika saprast, ka mēs devām ļoti pozitīvu emociju lādiņu. Kad atgriešanās brīdis Latvijā, šī sagaidīšana gan lidostā, gan arī brauciens uz Siguldu un šī sagaidīšana Siguldā, tas bija kaut kas tāds, ko es savā dzīvē vēl nebiju piedzīvojis. Un man ir milzīgs prieks par to, kad ir tik daudz cilvēku mūsu valstī, kas tiešām ir spējīgi ne tikai just līdzi, bet dzīvot līdzi. Es vēl joprojām neesmu tā īsti sapratusi, ka varbūt man ir tā olimpiskā medaļa. Ka tas noteikti nebūs solis, pie kuras apstāšos, ka tas ir tas galējais, ka tas būs tas ir kā komats, lai turpinātu tālāk un arvien labāk un labāk. Mīļākais un siltākais medaļa no vecmāmiņas speciāli
uzvadītie, uzaustie spilveni, tie tādi siltākie un tuvākie sirsniņai. Un, protams, arī sieva un dēla apsveikums, tas arī noteikti ļoti, ļoti silts un vismīļākais. Noteikti jābūt neatlaidīgiem, mērķtiecīgiem, izvirzīt palēnām mazus mērķīšus, kurus sasniegt un jebkurā sporta veidā, kurā viņi darbojās, jo bez šiem mērķiem jau neko tu neizdarīsi. Es ticu, ka visam pamatā ir pacietība. Novēlu, lai viņi uzliek sev savus mērķus, neapstājās pie domas, ko viņi grib sasniegt, un turpina to ceļu un līdz galam. Un nevienmēr visiem varbūt ir jāizaug pa čempioniem vai pa sportistiem, bet tā disciplīna un mērķis un viss, ko tu veido, tas varbūt vēlāk tevi izveido pa stipru un spēcīgu cilvēku, jebkurā jomā, kur strādā. Un galvenais darīt un neatlaidīgi.